Es esmu Agata, un šis ir digitālo prasmu podcasts Atkodējitē, kurā mēs tiekamies ar visdažādāko industriju pārstāvjiem un ieskatāmies digitālajās profesijās. Šoreiz ieskatīsimies sistēma analītiķa profesijā. Sistēma analītiķa galvenais uzdevums ir analizēt biznesa vai informācijas sistēmas procesus, izstrādāt prasības IT risinājumam vai izprast esošās sistēmas atbilstību un izstrādāt prasības tās uzlabojumiem. Šīs profesijas pārstāvis cieši sadarbojas ar IT speciālistu komandu. Šajā amatā ir svarīgi būt komunikablam, spēt gan saskatīt dažādas nianses, gan saklausīt klientu vēlmes un izprast tā vajadzības. Tāpat jāspēj rast labāko risinājumu, ņemot vērā budžeta, laika un sistēmas ierobežojumus. Neatņemams īpašības ir pacietība un spēja organizēt savu darbu. Kā pats amata nosaukums pasaka priekšā, ir ļoti daudz jādomā un jāanalizē sistēmas process, jāizvērtē, kas strādā labi, kas bremzē darbību un kā to uzlabot. Te noder prasme uzdot pareizos jautājumus, lai efektīvi nonāktu līdz labākajam risinājumam. Nepieciešama nemitīgi savu prasmju un zināšanu pilnveidi. Kādi ir šīs atbildīgās profesijas pārstāvi un kāda izskatās to ikdienu, mums pastāstīs sistēma analītiķe Lita Dubrova. Litas IT pasaule aizsākās spēļu kopienā, kur viņi iepazina dažādus IT speciālistus, kā rezultātā radās interese par IT nozari. Karjeras gaitā Litai arvien biežāk sanāca sadarboties tieši ar uzņēmuma IT nodaļas speciālistiem. Tādā veidā Lita saprata, ka šis ir virziens, kurā viņa vēlas doties. Meklējot savu sapņu darbvietu, Litai nejauši palīdzēja viņas aizraušanās. Kulinārijas kursos viņa iepazinās ar jauniem dombiedriem, kas palīdzēja atrast Litas pašreizējo darbvietu. Lita ir studējusi ārzemēs starptautisko biznesu un pašlaik studē programmā e-biznesa vadība. Kā Lita izsakās, tas ir labs biznesa, vadības un IT apvienojums. Papildus tam, Lita ir apguvusi vairākus kursus, kas sevī ietver programmēšanas pamatus, darbu ar datubāzēm, kā arī kursus par dizaina domāšanu, projektu, produktu un procesu vadību. Lita sirdī ir patiesa Liepājniece. Viņas prāta paradīze ir tieši šeit, Liepājā. Viņa ir arī iecienījusi kafē Juliet cepums ar šokolādes gabaliņiem, kas Litai saistās ar brīvdienām. Savukārt Liepājas muzejs ir tā vieta, uz kuru Litai patika doties pēc prombūtnes no Liepājas, jo vienkārši patīk tur būt. Čau, Lita! Prieks, ka tu esi pie mums studijā Liepājā. Kā iet? Čau! Man ir liels prieks šeit būt, jo šobrīd man ir ļoti maz iemeslu iziet no mājas. Ja es to vien daru, kā mācos, tā kā es esmu super priecīga, ka es varu iziet no mājas un komunicēt ar cilvēkiem. Tā kā īstiem cilvēkiem, jo darbā es sen neesmu bijusi, augstskola ir attālināta un šeit ir īsti cilvēki. Super! Man liekas, mums visiem tagad ir pēc iespējas vairāk cilvēkus. Ok, lecam iekšā. Tu esi sistēma analītiķi. Jā. Tāpēc tu mums vislabāk varēsi pastāstīt, ko tad īsti dara sistēma analītiķi. Jā, tātad es vakar par šo domāju, kā vislabāk to noraksturot. Un man liekas, ka vislabākā lieta, ko pateikt, ir, ka tā ir prasību analīze. Kas ir mūsu prasība, kas ir mūsu sagaidāmais rezultāts, kādu funkciju tas pildīs un kāpēc mums tas ir vajadzīgs. Jo, kā mēs visi zinām, mums visiem ir kaut kādas lietas, ko mums vienkārši gribās, kuras mums vajag, kuras mēs lietojam un kuras mēs nopērkam un kuras mājās noput. Un tieši tāpat ir arī ar sistēmu. Mums ir ļoti svarīgi sākumā saprast, kas mums ir vajadzīgs un kā mēs to lietosim. Un tad nāk tāda liela sadaļa, kas ir ļoti daudz prasību, kas var nozīmēt gan likumus, gan kaut kādas sistēmas ierobežojumus, tās var būt izmaksas, tas var būt laiks, tas var būt projekta apjoms, tas var būt tīri uzturēšanas jautājums, varbūt, ka mēs nevaram realizēt kaut ko, jo to būs vienkārši tik grūti uzturēt, ka visticamākais tas netiks lietots. Mums ir jāapzina, kādi mums būs lietotāji, jo lietotāji tās darbības atšķirās. Mums ir jāsaprot, ka mums ir kaut kādi ierindas darbinieki, kuri, piemēram, ievada tur dokumentus vai vienkārši atskaitās par savu darbu, vai arī mums ir vadītāji, kuriem atkal ir ļoti svarīgi varbūt ilgākā laika posmā redzēt kaut kādus kombinētus datus, saprast kaut kādas sakarības, un tad līdz ar to tad tur iekšā nāk tas sistēma analītiķis, kurš no sākuma no klienta ir dažādās formās. Tie uzdevumi, kas ir jādara, tas var būt kaut kas jauns, pilnīgi tāds, kas nav bijis, jauna sistēma vai jauna liela sistēmas sadaļa. Tas var būt kaut kas, kas ir problēma, kaut kas, kas nav pareizi uztaisīts, kas strādā kļūdaini, vai arī tas var būt vienkārši uzlabojums, ka mēs agrāk mums nevajadzēja, tagad mums vajag. Un tad es strādāju pie tā, lai noskaidrotu tās klienta prasības,
un skaidroju to, kā mēs to varam realizēt, ņemot vērā to, kāda mums ir esošā sistēma. Es esmu šobrīd sistēma analītiķis nedaudz vairāk kā 3 gadus, tāpēc es neesmu piedalījies vēl pilnīgi jaunu projektu realizācijā, bet man ir bijušas vairākas reizes, kad es veidoju jaunu sadaļu, kas ir tāds būtisks liels darbs. Līdz ar to vienmēr ir ļoti daudz jautājumu. Tie jautājumi tiek uzdoti vairākas reizes. Dažkārt jau liekas, cik reizes es varu šo jautāt, bet nevis tāpēc, ka klients varbūt liekas, ka nepareizi atbild, bet man ir ļoti svarīgi saprast, ka klients ir sapratis to, ko es viņam esmu pajautājusi. Jo tā sniegtā atbilde, tas ir tas, no kā es varu kaut kādas orientējošas lietas jau tālāk domāt. Jo viens ir izlasīt likumu, tur ir diezgan skaidri rakstīts, bet tomēr ir arī, piemēram, jāprecizē likumu arī pie jomas pārstāvja, jo viņš tikai vislabāk varēs pateikt, kā mēs to interpretējam un kā mums tas ir jāparāda sistēmā. Tad ir visādas tādas vairāk tehniskas lietas, kas arī ir visādas datu apmaiņas, kā mums vajag, ko mums vajag, saziņas starp dažādu uzņēmumu vai institūciju IT departamentiem, lai saprastu, kādas ir tās prasības, un tad tiek sagatavots kaut kāds darba uzdevums, kurš pēc visu jautājumu izskatīšanas, visu lietu vērā ņemšanas, principā tiek akceptēts no klienta puses, ka jā, šis ir tieši tas, ko mums vajag, un tas mērķis, uz kurēju es, ir tas, lai mums būtu pievienotā vērtība. Lai mums ir tas gala rezultāts tāds, kuru mēs varam lietot, kurš strādā un kurš neapgrūtina. Bet, protams, situācijas ir ļoti dažādas. Dažkārt klients kaut ko nepasaka, dažkārt mēs kā cilvēki pārprotam, dažkārt rodas kaut kādas sarežģījumi. Bet tad attiecīgi arī ir lietas, arī, kur mēs ieraugam dzīvē un saprotam, ka bet kā es neiedomājos, man varbūt vajag te vēl kaut ko. Un tad, attiecīgi tās problēmas tiek risinātas, viss tiek pielabots atbilstoši tam, kas ir vajadzīgs klientam. Un tad mans priecīgais moments ir, kad klients saka, jā, paldies, uzdevums ir akceptēts, viss ir kārtībā. Tas tāds intro, jo tur var gari un plaši par šo runāt, jo, kā es arī minēju, sistēma analītiķis var būt arī biznesa analītiķis, tas var būt datu analītiķis, tas var būt projektu vadītājs, atkarīgs no tā, kāds kuram uzņēmumam ir tas spektrs, kurā viņš strādā, un kāds ir tas rezultāts, ko mēs sagaidām no šī cilvēka. No manas pieredzes, kad es sāku programmēt, man pirmais uzdevums bija izveidot grāmatvedības jauno programmatūru. Ja pirms tam bija vecs, tad tagad vajadzēja jaunu, skaistu, spīdīgu. Un tad likās, ka sistēma analītiķi ir kaut kas tāds dievišķs, kas ienāk un atbild uz pilnīgi visiem jautājumiem. Gan par grāmatvedības jautājumiem, gan par IT jautājumiem. Un visi vienmēr gāja pie sistēma analītiķiem, kā darīt to, kā darīt šito. Un man bija sajūta, ka tas ir vienīgais cilvēks, kurš saprot pilnīgi visu uzņēmumu, kā darbojās, kāpēc tie procesi notiek tieši tā. Viņi īstenībā varēja aizstāt gan grāmatvedi, un brīžiem likās, ka pat programmēt viņi varētu. Man tāds iespējas radās. Tā arī ir. Jo sistēma analītiķis var būt arī sistēma analītiķis programmētājs. Tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāds tas cilvēks ir, kādas ir viņa tehniskās zināšanas. Un tad tur tāds par dieva lomu varbūt kaut kas, ko es nākotnē gribētu darīt, būt sistēma arhitekts. Bet tur man tik tālu kā līdz mēnesim, lai būtu tāds profesionāls, man liekas, man tur ir ļoti daudz jāauga. Un tad sistēma analītiķis parasti ir tas eksperts uzņēmumā, ka mēs skatāmies uz to biznesu un arī uz to IT risinājumu, jo kurš tad zinās labāk kā tas, kurš strādā ar tām abām pusēm, un visticamākais arī vislabāk zina, ko ir kaut kādos posmos darījuši kolēģi. Ja tev savi 100% dienas būtu jāsadala pa daļiņām, cik procents tev aizņem komunikācija, vai kas ir tas, no kā sastāv sistēma analītiķa diena? Zini, ir tā, ka dienas ļoti atšķirās, kas ir tiešām superīgi, jo tu nekad īsti nezini, tu necelies uz kaut kādu rutīnu. Tu celies uz darbu, bet tu vēl īsti nezini, kas būs jādara. Jo ir kaut kādas lietas, kas ir tavas prioritātes, kas ir tavi darbi, kas ir tavas atbildības sfēras. Mums, piemēram, darbā ir sadalītas jomas. Es visu sistēmu gribot nekad nepārzinātu. Un līdz ar to tad, man ir tās aktuālās lietas, pie kurām es strādāju. Un tad komunikācija ir ļoti liela. Plaša, masīva, jo mums ir gan e-pasti, gan zvani, gan sapulces, gan atbalsta sistēma, un visi savā starpā vienkārši konstanti burbuļo. Klients ar analītiķiem, un testētāji ar analītiķiem, un programmētāji, testētāji tur kādreiz parīvējas, kaut ko tur pakaujas, tad tur iesaist analītiķi, kā tad te ir jābūt.
Un tur tā ir baigā arī tāda laika menedžēšana, jo tev ir ļoti labi jāsaprot, ka tev ir jāpalīdz kolēģiem, tā kā saprast lietas, pie kurām tu esi strādājis. Bet reizē tev ir arī jādabū tas rezultāts, ko klients sagaida, un tad vēl visam pa virsu varbūt ir jāizpild laika atskaiti, un tur jāizdara kaut kādas lietas, kas ir tādas tīri. Man šito vienkārši ir jāizdara šonadēļ. Bet tā ikdiena komunikācija noteikti ir mana lielākā darba dienas daļa. Man ir bijušas dienas, kad man ir 20 zvani dienā un vēl pāris sapulces, un tikmēr kamēr un tu attopies, diena ir pagājusi, bet ātri vēl vajag ar kaut ko tikt galā. Un kurš bija tas mirklis, kad sistēma analītika, tas ir tas, ko es darīšu, vai to mirkli var noķert, kad tu saprati, ka jā, būs? Bet, līdz es sāku šeit strādāt, es ļoti labi apzinājos to, kādas ir manas tās stiprās puses, kādas ir vājās puses. Piemēram, ka es ļoti labi strādāju ar lielu datu apjomu, vai ka es varu tur sarežģītas lietas aptvert ātrāk kā citi, vai iemācīties kaut ko darīt ātrāk kā citi. To es sapratu, bet es vispār pat īsti nezināju, kas ir sistēma analītiķis. Līdz brīdim, kamēr man tur spēles komunā arī kāds kaut ko tur teica, ka es esmu sistēma arhitekts, un tad es uzgooglēju. Un bija tāds, tādas interesantas lietas uzzināt par cilvēkiem, un tad sāc skatīties un domāt, bet es arī šito varētu darīt. Es taču varu darīt to, varu darīt šito. Es nevaru būt arhitekts, bet te ir minēts arī tāds sistēma analītiķis, biznesa analītiķis, un tad paskatījos, man ir gan biznesa izglītība, man ir labas plānošanas spējas, es varētu būt arī projektu vadītājs vai Scrum Masters, skatīties diezgan plaši uz to visu. Un tad sistēma analītiķis, man liekas, ir tāda superīga lieta, jo es to varu lietot gan citur. Es varu strādāt arī tur, analizēt biznesu, palīdzēt uzsākt biznesu, domāt par lietām, kas nav tikai IT. Tas man ir ļoti svarīgi, jo kaut kādā brīdī dažkārt ir tā dzīvē, ka tu saproti vienkārši, ka tik ļoti gribas pamainīt to savu jomu vai to savu vietu, un tad jo labāk ir tā lieta, ko tu darīsi pirms tam, jo vieglāk tu vari uz kaut ko pārslēgties. Un tāpēc es esmu ļoti priecīga un apmierināta par to, ka man ir bijusi tāda pieredze, un es esmu nonākusi tur, kur es šobrīd esmu. Perfekti. Bet tagad, esot iekšienē, kāda ir tava novērojuma? Sievietes izvēlās sistēma analītiku kā profesiju, vai tur ir, ka tas ir tikai priekš džekiem, vai kā tur ir ar to situāciju? Manā uzņēmumā ir tikai sievietes sistēma analītiķis. Tā kā mums komanda ir tā izteikti sadalījusies uz pusēm. Mēs esam 4-4, un mēs esam 4 sievietes. Tā kā, 3 no kurām ir analītiķis, un 1 ir testētāja, bet arī, darbi pārklājas reizēm. Un tad mums ir otra puse, kas mums ir programmētāji un projektu vadītājs, kas ir džeki. Un tad mums ir tāds sadalījums, un es vienmēr sapulcēs par to tā iesmēju, ka mēs esam tāda ideālas pusēm sadalīta komanda, tā kā ideāla pārstāvniecība no abām pusēm. Bet, es pazīstu vēl sistēmu analītiķus ārpus savu uzņēmumu, kur visi ir vīrieši. Tā kā, sievietes nav gadījies ārpus šī uzņēmuma satikt. Bet man liekas, ka sievietēm šis amats ir ļoti labs tieši tāpēc, ka mums patīk klausīties, un mēs cenšamies arī ieklausīties un saglabāt visu to informāciju. Vīrieši varbūt to var darīt, bet viņiem sliktāk paliek atmiņā, vai viņi nepamana kaut kādas nianses, dažkārt nenokoncentrējas uz ķermeņa valodu vai kaut kādām tādām niansēm. Man liekas, ka mēs tomēr ar tādām lielākām rūpēm un atbildību varbūt pieejam arī kaut kādām lietām, jo man ir bijuši uzdevumi, kurus es ne šajā darba vietā, bet citur, ka priekšnieks tā ķiķinot saka, ka šo uzdevumu es došu tev, tāpēc, ka tu kā sieviete, tu vienkārši viņu izdarīsi kvalitatīvāk. Tev patīk tie sīkumi, tev patīk tur paņemties, un es zinu, ka es dabūšu labāku rezultātu. Bet tas ir personības jautājums, nevis dzimuma jautājums, jo es domāju, tas, kā mēs attīstamies, ir tikai no mums pašiem atkarīgs un visu var iemācīties. Un kas tev pašai kā cilvēkam bija visizaicinošākais, kad tu sāki? Gan jau, ka nebija tā, ka uzreiz pilnīgi viss sanāk, vienmēr ir tie pirmā mirkļi tāds, Man bija ļoti daudz lietas, ko apgūt, jo, lai gan es biju strādājis pirms tam ar IT departamentu, es biju strādājis mārketingā, ļoti labi orientējos tajā, kā strādā mājaslapas un ko mēs varam ar viņām izdarīt. Un tāda liela sistēma, tas man bija negluži jauns, bet tādā ziņā, ka man ir jāstrādā pie tā pilnveidas, noteikti bija jauns. Un tā lielākā lieta, kas man likās ārprāts, man ir tik daudz dokumentācijas, kuras man ir jāizlasa, man ir tik daudz lietas, kuras man ir jāiemācās, jo es visu darīju tādā ļoti lielā ātrumā.
Un, es varētu teikt, ka varbūt pat pārsteidzu citus ar to, kādā tempā un ar kādu interesi es to izdarīju, bet man vienkārši liekas, priekš manis ir gandrīz nepieņemami būt telpā tam cilvēkam, kurš neko nesaprot. Man ir vienkārši šausmīgi grūti. Es gribu saprast, un es gribu iederēties tā kā tajā komunā, lai es varu sniegt kaut kādu pievienoto vērtību, nevis, ka es vienkārši tur eksistēju, un tad visu dienu kolēģus apgrūtinu ar, vai tu man vari palīdzēt, vai es tur varu to un to. Bet, realitātē jau man ir jāstrādā ar kolēģiem, bet tagad jau tie jautājumi, viņi ir nopietni, nevis kas ir, kas ir šitā vieta sistēmā. Tagad mani jautājumi ir, vai šī vieta sistēmā var mums kaut ko nodarīt, ja mēs izveidosim šādu risinājumu, no kura mēs paņemsim datus, pieņemsim. Apzināties tos riskus un citas lietas, nevis vienkārši tādas vienkāršības jautāt. Kur tajā visā ir kaifiņš? Kas ir tas, šitas izdevās? Ja par darbu, tad tas ir tas ideālais rezultāts. Ja par mācībām, tad tas ir tas, ka es vienkārši tas moments, kad tu pats redzi, ka tu esi gājis uz priekšu. Jo to ir ļoti grūti noķert to momentu, kad tu saproti, ka jā, es esmu mainījies, es esmu kļuvis gudrāks. Jo es parasti domāju, ka es neko nesaprotu. Un tas ir ļoti labs tas starta punkts, no kura sākt strādāt, jo būtībā tā ir. Es neko nesaprotu, klients zina, ko viņam vajag, un man ir jāsaprot no klienta, ko viņam vajag. Un, lai kā es domātu, es varu domāt par tādām lietām, kas ir no sistēmas puses pareizas, vai kas varbūt kaut kādā veidā tur dizainiskāk, bet es nevaru pieņemt, ka man ir taisnība un ka es saprotu. Vislabākais tas posms ir, ka jā, es nesaprotu līdz brīdim, kamēr es esmu pilnīgi pārliecināta par to, ka es saprotu. Ir bijis arī kāds mirklis, kas tev sagādā grūtības? Man ir bijuši brīži, jā, kas sagādā grūtības. Man ir bijis, moments, kad es saņēmu, no cita kolēģa uzdevumu, kurš ir šausmīgi liels, un man viņi ir jāpabeidz, un tur nāk virsū termiņi, un es saprotu, ka tas termiņš ir tik tuvu, kā es šito vispār varu paspēt izdarīt, kā es ar to tikšu galā, un kāds būs rezultāts, jo tā ir steiga. Steiga nozīmē iespēju pieļaut kļūdas, un tas brīdis bija man tāds ļoti, ļoti, ļoti stresains. Es, man liekas, priekšniekam vairākas reizes dienā teicu, ka, tu zini, man liekas, es noteikti gribēšu, lai kāds, kurš ir zinošāks, ilgāk strādājošs par mani, lai pārlasa, jo man ir bail. Un tad man bija tāds, ak, Dievs, varbūt vienkārši visu metam pie malas iesniegšu atlūgumu, tad man tas nebūs jādara. Bet, un tad tu aizēji uztaisi kafiju un padomā, labi, kas tās muļķībām, kurš tu to darīs, ja es to nedarīšu. Un tad tu ej atpakaļ un vienkārši, piespiedies sākumā, bet tad jau, kad tas process aiziet, kad tu ieeji tajā, visā pētīšanā, tu saproti, ka jā, šitas ir svarīgi, vēl kaut kas ir svarīgi, un tad tu saproti, ka jā, es taču šito varu izdarīt, es varu paspēt un viss būs kārtībā. Galvenais vienkārši ir, plānot laiku, ņemt vērā to, ka klients dažkārt piesaka lietas, ko viņam vajag tādā pēdējā brīdī, un ir jābūt gatavam, ātri reaģēt, ātri pārslēgties. Un nekrist panikā. Man patīk panikot vienkārši. Tā ir mana tāda iezīme par to, bet tas ir arī labi, jo tāds drusciņa adrenalīns no tā stresa, tas palīdz labāk arī ātrāk izdarīt, piespiest sevi un nav tāds sliņķis. Kā cits saka, kā tu vari 3 gadus strādāt vienkārši no mājām, jo es jau pirms Covid sāku strādāt mājās. Un, tad man nav bijušas tādas dienas, kad man ir doma, ka es tagad iešu pagulēt vienkārši. Tā kā ir darbdiena, es iešu pagulēt. Man vienmēr ir tā, ka jā, viss ir jāizdara. Ja tu gribi pagulēt tur pa dienu, tad pabeigsim bišķiņu ātrāk, bet rīt tad ir arī jāliek modinātājs ātrāk. Tā kā viss tā plānošana un sevis turēšana tādos rāmjos ir ļoti, ļoti svarīga. Tad sanāk tā, kā sistēma analītiķi tiek pāri šķēršļiem? Kafija, padomāt, nestresot, paplānot, vēl kaut kas? Jā. Nē, īstenībā jā, tā paplānošana, tas ir tas moments, kad vienkārši bieži dzimst kaut kādas jaunas idejas. Es plānoju uz papīra, man patīk tas process, kā virzās doma, un tad es arī bieži nonāku pie kaut kādas tādas atklāsmes, kas man ļoti labi palīdz tik galā ar to, kas ir jādara. Cik lielā mērā tu teiksi, ka šī ir radoša profesija? Ja jau mēs par papīru, tad ir radoši, vai tas ir tā sausība datorā vai tādiem tehniski domājošiem cilvēkiem? Atkarīgs no uzdevuma.
Bet noteikti ir vieta, kur būt arī radošam. Jo, protams, ka tajā brīdī, piemēram, arī man ir jāņem vērā kaut kādas lietas, piemēram, kā pareizi izdomāt jautājumu. Ja tu nevari izdomāt jautājumu, tad tu vienkārši tu paliec arī tur un nekur tālāk netiec. Un, radot, piemēram, jaunu sistēmu, kas ir vienkārši superīga, tu iesaisties arī visticamākais tajā visā dizaina tapšanas procesā, tad vēl var dažādas lietas, ko tu pats ar savu radošumu radi kaut kādu pievienoto vērtību, kas klientu varbūt pārsteidz, ko viņš negaida. Un tas īstenībā ir tas pats labākais rezultāts, ir tad, kad klients ir nevis vienkārši apmierināts, bet ka viņš ir saņēmis kaut ko vairāk, nekā viņš ir sākumā prasījis. Līdz ar to ir kur pakustināt savu radošo smadzeņu pusi. Perfekti. Un kā tu teiktu, kādas ir iespējas šajā profesijā? Vai arī ar ko ir jāsāk, kur var nokļūt, un kas ir vēl tālāk pēc šī? Kas ir pirms, un pa vidu tad ir tā sistēma analītika, un kas sagaida arī pēc? Ir sistēma arhitektūra, tu pieminēji. Jā, kāds protams, tas ceļš izskatās? Ceļš, es domāju, ka var būt ļoti dažāds. Es skatos uz lietām, uz izglītību tādā veidā, ka izglītība ir ļoti vajadzīga, bet nevienmēr tā ir augstākā izglītība, kas ir vajadzīga. Jo šī brīdī man ir tāda fantastiska pieredze, ka es esmu mācījusies kursos, piemēram, programmēšanu, un šobrīd es to daru arī augstskolā. Un es redzu, tā augstskolas programma bišķiņa iepaliek. Reāli tehnoloģijas iet tik ātri uz priekšu, un viss tas process, kamēr to programmu sastāda, tas viss ir tāds, ilgs laiks un paspēja lietas novecot. Piemēram, liekas jocīgi, ja man kāds saka, tu paņem izlasi 2013. gada grāmatu par to, kā tur, piemēram, kaut ko darīt, lai gan, reāli online jau sen ir daudz jaunākas versijas un viss ir pieejams. Līdz ar to es noteikti teiktu, ka vajag koncentrēties uz to, ko mums skolā nevienam nepatīk darīt, uzdot jautājumus. Jo tas ir ļoti svarīgi ne tikai tāpēc, ka tās lietas, kur mēs pajautājam, mums viņas labāk iesēžas prātā, un mēs arī kļūstam labāk tajā pašā jautājuma uzdošanā, kas pēc tam darbā ir ārkārtīgi svarīga. Un tas varbūt nav tieši analītiķi jautājums, ja, bet tas vispār ir noderīgi, lai mēs varētu paši sevi attīstīt un visu saprast. Un pēc tam es ieteiktu iziet kursus, paskatīties, kāda ir tā sajūta, nevis lai ir tā vilšanās, ka tu iestājies universitātē un saproti, piemēram, es nevaru pavilkt, vai man neinteresē, vai tas paņem pārāk daudz mana laika, vai varbūt mazums, tu jau visus iemācījies, iepriekš kaut kādā veidā, jo, caur hobijiem cilvēki ļoti daudz ko mācās, un tas ir jāsaprot, bet, lai profesionāli strādātu, protams, tā augstākā izglītība ir ļoti vēlama, kas ir, manuprāt, ir patīkami arī apzināties, ka tu esi savas jomas ne tikai tāds praktiskais, bet arī tāds akadēmiskais profesionāls, jo es šobrīd ļoti daudz teorētiskas lietas iemācos augstskolā, kuras man vienkārši praksē, vai citādāk sauc, vai varbūt tas praksē kaut kā citādāk izpildās, bet es jūtu, kā tās manas zināšanas aug. Līdz ar to es priecājos par savām izvēlēm, un es katram vienkārši ieteiktu atrast to savu veidu, kā tikt uz to pareizo vietu. Un, kas pēc šī sagaida? Es varbūt sistēma analītiķis, programmētājs, un tas ir tā kombinācija, kur tas programmētājs ir arī tas cilvēks, kurš tev uzklausa, un viņš tev piedāvā to risinājumu. Bet ne visi programmētāji tādi var būt, jo, cik es esmu novērojis, ne visi ir tik komunikābli, ne visi vienkārši grib to darīt, viņiem varbūt vienkārši neinteresē. Un, tad vēl ir sistēma arhitekti, tad ir iespējas arī skatīties citā jomā, vienkārši strādāt, kaut ko attīstīt, piemēram, biznesa konsultācijas, man liekas, ir ļoti labs piemērs, jo es, piemēram, arī jūtu, ka man ir ķēriens uz to, un es domāju, ka, varbūt kādreiz tiešām jāskatās arī, kā tādu side project, jo IT man ļoti patīk, bet gribētos arī kaut ko, citu padarīt, jo man gribas, to sajūtu, ka es varu palīdzēt vairāk cilvēkiem kaut kādā veidā attīstīties. Jā, principā ir sajūta, ka sistēma analītiķa profesija ir pavisam noteikti piemērota cilvēkiem, kuriem patīk domāt, analizēt, vai tas ir process, produkts, bizness. Un liekas, ka tās ir tādas prasmes, kas mums visiem īstenībā noderētu ikdienā un darot jebkādas lietas. Jā, es mazliet uztveru savas ikdienas lietas kā mazus projektus. Es esmu pasākusi tādā stilā, pieņemot par to, piemēram, ja man šķiet, ka man kaut ko vajag, es pirmkārt atļauju tam mazliet pastāvēt, mazliet padomāt par to, tad es izdaru secinājumus par to, un visbiežāk arī esmu priecīga, ka es tā daru, jo man tas rezultāts lietām, kuras es daru priekš sevis šobrīd, ir vienkārši labāks nekā tas bija kaut kādus 5 gadus atpakaļ,
Jo man ir tagad svarīgi arī to savus dzīves momentus, kā tādus mazus projektus. Tas nenozīmē, ka es visu plānoju vai viss notiek tieši tur kaut kādos rāmjos, bet tās lietas, kas man ir kaut kas, piemēram, svarīgs, nesen bija liela virtuves plānošana, es tur tiešām ieguldīju savu darbu un savas idejas arī liku lietā par to, kā būtu labāk. Jo es vienkārši saprotu, klienta tā puse ir ļoti svarīga, un pirms es strādāju šo darbu, man liekas, bet es taču zinu, ko es gribu. Bet no otras puses, tas cilvēks, kurš saņem to informāciju, viņš jau nevienmēr ar pirmo reizi varbūt uztver, vai varbūt kāds kautrējās pateikt, vai visādas tādas lietas. Un es tagad jūtu, ka arī tā mana sadarbība ar to otru pusi, kā klientam, ir pilnīgi izmainījusies. Tā kā, tas ir forši, un to es riktīgi novērtēju. Mēs jau nedaudz pieskārāmies tam, kādam ir jābūt cilvēkam, lai viņš darbotos ar sistēmu analītiku. Kas varētu būt tā viena lieta, ko tu mainītu savā karjerā tagad atskatoties, un ko tu teikt varbūt citiem to kļūdu nepieļaut? Vai vienkārši darīt savādāk? Varbūt ne kļūdas, bet vienkārši par lietām, ko un kā darīt, veidojot savu karjeru. Tas ir tāds jautājums, ko ir ļoti grūti atbildēt. Jo es tagad, kad es atskatos, man tiešām manas pieredzes man ir vērtīgas un svarīgas. Bet tā lieta, ko kaut kā šķiet, ka cilvēki gan dažādos vecumos, gan dažādos posmos, ja viņi ir atraduši kaut ko, kas viņiem tiešām patīk vai kas izmaina viņu dzīvi, tā tipiskā atbilde, kuru man nepatīk šeit sniegt, bet es vienkārši sāktu agrāk. Es mazāk baidītos par to, ka man varbūt nav pietiekoši izglītības, es ietu tur un meklētu kaut kādus kursus un nebaidītos no tā visa procesa vienkārši tikt ierautai iekšā, jo patiesībā jau spējas jau visu laiku bija. Man tikai nebija pārliecības, man šķita, kā tad es tur tā līdīšu iekšā, nav man tur izglītības, un tad es paskatos, tur maģistra grāds, tur tāds, un tad es apskatos, viss ir tikai programmētājs māca, un tad es saprotu, kur tad es likšos, un vai es to varēšu. Un, vienkārši tās bailes atlikt malā, jo mums ir vajadzīga, tā ir drosme. Tikt pāri tam, ka man ir šobrīd ērts darbs, un kurā es varbūt saņemu kaut kādu labu algu, bet man nepatīk tas, ko es daru. Es nevarētu teikt, ka man iepriekš nepatika, bet tagad man patīk tā, ka man liekas, ka man varēja patikt tas, ko es darīju iepriekš, lai gan visas atmiņas ir labas un viss ir tiešām kārtībā, bet vienkārši tagad ir sasniegts tāds moments, ka es nožēloju, ka es vienkārši ātrāk nesāku. Tad, principā, sanāk, ka sistēma analītika īstenībā ir laba profesija, uz kuru pārkvalificēties. Jā, protams, tur ir vajadzīgas kaut kādas zināšanas un prasmes. Un, protams, man vienkārši ļoti veiksmīgi tas viss sakrit ar to, ka man bija vienmēr jāstrādā ar mājaslapām, ar IT departamentu, ar kaut kādiem ar sistēmām, kas kaut kādus varbūt rēķinus raksta, pārstāvēt arī to klienta pusi un iesaistīties nevalstiskā sektora darbā un iegūt tur kaut kādu pieredzi, kas ir tāda nestandarta un kuras var tiešām novērtēt, ka ja man tur pasaka, ka tas darbs tiešām ir labs. Tā kā nekādu naudas varbūt par viņu nesaņēmu, bet tas novērtējums un iedrošinājums noteikti bija vērtīgāks tajā laikā. Kādi būtu pirmie 3 soļi, ko tu ieteiktu cilvēkam, kurš tagad klausās, dāma vai kungs? Paklausies. Man liekas, ka es arī varētu šito sistēmu analītikas štelīt pamēģināt. Pirmie 3 soļi, ko darīt jau rīt, lai sāktu karjeru sistēmu analītikā? Es domāju, noteikti palasīt par to, kas ir sistēma analītiķis, kas ir biznesa analītiķis, paskatīties līdzīgus amatus, jo būtībā es gribētu, lai katrs, kurš apsver iespēju šādā profesijā strādāt, apzinās to, ka sistēma analītiķis dažādos uzņēmumos var darīt ļoti dažādas lietas. Mums ir jāsaprot, uz ko mēs tiecamies un kas mums tieši interesē. Varbūt skatīties, vai, piemēram, es esmu kaut kādas jomas pārzinātājs, varbūt kaut kur tieši meklē sistēmu analītiķi, un tad es varu iet tur ar tām savām jomas zināšanām un saprotot kaut kādus pamatprincipus un gribot mācīties, mēs varam startēt veiksmīgi. Tā kā, es domāju, pirmais tad palasam, padomājam, ja mēs esam apmierināti ar visu, kas mums ir un tā, tad mēs varam vienkārši no darba brīvajā laikā pilnveidot sevi un tad saprast, vai man šis der, varbūt apmeklēt kādus kursus, varbūt paskatīties, es nezinu, kaut vai YouTube video, ļoti, ļoti labs arī avots, kur uzzināt lietas, piemēram, par to, kā sākt tur, piemēram, programmēt. Man ne ar visu kursos pietika. Es varbūt neskatījos ļoti daudz video, bet es ļoti tramdīju savus draugus, kas strādā IT ar visādiem muļķīgiem jautājumiem, lai es varētu saprast un tikt galā ar tām lietām, kas ir jādara.
Tā kā, jā, tas tāds īsais ieteikums. Vai tu vari padalīties ar kādiem stereotipiem? Jo IT nozara ir pārklāta ar stereotipiem un kā visādiem mītiem un iedomām, kā cilvēkiem liekas, kad ir. Kā ir ar sistēmu analītiķiem? Ir kaut kas, ko runā, bet kas pilnīgi ir pretēji? Tieši kā par sistēmu analītiķu es neesmu saņēmusi komentārus nekādus. Es esmu saņēmusi komentārus par to, ka tu neesties pēc cilvēka, kas strādā IT, tu neesties pēc sievietes, kas strādā IT. Tie komentāri vienkārši ir tādi, un tas varbūt tas, ko es tagad saprotu, kas ir mainījies, kā man agrāk likās, ka tie IT profesionāļi jau tādi sausiņi vien ir, tādi pārāk racionāli ar maz emocijām, kuri varbūt tur nespēja neko citu, kā tikai to savu darbu darīt, bet tā galīgi nav. Un tagad, kad esmu to sapratusi, man vienkārši liekas tā, kā es varēju ātrāk neredzēt, bet vienkārši, jā, kā dzīvē lietas iegrozās. Atverās jaunas patiesības. Tā kā tagad, par vienu cilvēku mazāk stereotipos. Pēc visu tā, ko mēs tagad esam pārunājuši, liekas, ka tas ir interesants darbs. Tas ir darbs, kas transformējās, mainās, katru dienu ir jauns, svaigs, bet pietiekami arī prasīgs. Nevar tā vienkārši kaut kā izdarīt. Tas uzreiz būs redzams darbā. Ko tev patīk darīt ārpus darba, lai atslēgtos, lai reģenerētos? Kas ir tas go-to? Mana pati mīļākā lieta, kas pasaulē eksistē, ir vanna ar grāmatu. Bet Liepājā man šobrīd vēl vannas nav, kas nozīmē, ka tā man ir tāda neliela krīze dažkārt, kad es jūtu, ka diena ir bijusi pārāk grūta un vajag gribētos. Bet tas tiks atrisināts, tas tiks izdarīts. Bet tā no citām lietām, tad, protams, man patīk krustvārdu mīklas. Man ļoti patīk krustvārdu mīklas un tādas tieši, kuras es varu minēt uz papīriem, kuras varu visu foršu sarakstīt un pēc tam priecāties un skatīties, redz, kā viss ir izpildīts, redz, kā visus vārdus zina. Vēl man patīk arī datorspēles, tieši šūterus spēlēt. Man patīk Ingress, kas ir tāds virtuālais geocache. Un, es arī ļoti daudz īstenībā rosos virtuvē. Man bija kādu laiku Instagrams, kuram auga sekotāju skaits, bet es sapratu, ka es negribu, lai cilvēki man sekotu, bet es pārtraucu postēt kvalitatīvi. Jo, vienkārši tas nav noteikti mans aicinājums. Bet, jā, es esmu tāds baigais maizes entuziasts. Es varu izcept ļoti labu maizi, ļoti labas bulciņas. Tas man tiešām padodas. Un to man arī patīk darīt, un tas ir arī ļoti nomierinošs process. Tā kā mīcīt ar rokām un tur dabūt tādu smuku formu vai tur kaut kādas tur zvaigznītes. Un tas tāda relaksācija, ko es varu īstenībā, jā, es varu arī pēc darba 8 tur, piemēram, sataisīt mīklu, un tad es ap kaut kādiem 11 cepu, kamēr viss tur sarūdzies un tā. Un tad es saprotu, jā, es eju gulēt 2, jo es te visu vakaru vienkārši esmu virtuvē darījusi lietas. Bet, svarīga lieta šobrīd ir arī augstskola, kas, protams, tas varbūt nav tas, ko man vislabāk patīk darīt, bet noteikti ir lietas, kuras man vienkārši patīk, ka, jā, šitas ir superīgs uzdevums, es baigi gribu viņu izpildīt, jo man kaut kā, es nebiju skolas laikā baigais skolas entuziasts, nosauksim to tā, ar apmeklējumu bija pašvaki, bet interesi man lietās bija, es vienkārši negribēju sēdēt skolā, bet tagad esmu sapratusi to, ka īstenībā man patīk daudz labāk tiešām mācīties tikai pašai. Un, tas mans ieguldītais laiks ir vienkārši vērtīgāks nekā, ja es mācītos klātienē un visu man tā kā, pēc manām sajūtām, tā kā man ir bijušas arī tās klātienes studijas, ka viss noliek uz paplātes, tad man patīk, vienkārši pamācīties un just to, ka es esmu piepūlējis arī smadzenes, tāds. Jo, varbūt pēc darba liekas, kuram te patīk to darīt, bet, man patīk. Un, tāda arī svarīga lieta, kur tagad es gan esmu vairāk pārgājis uz kaut kādu finansiālu atbalstu, tas ir nevalstiskais sektors, kurā, man vienmēr ir licies, ka cilvēkiem ir jābūt pilsoniski aktīviem. Un, tas variants, kur Vācijā ir 2 vācieši un 3 nevalstiskās organizācijas, Latvijā ir ļoti tālu līdz tam, bet es domāju, ka mēs ejam arī tādā virzienā, ka mums cilvēkiem ir interese. Un ka viņi grib iesaistīties, un tad, kad man nebūs jāstudē, tad es domāju, ka es atkal metīšos iekšā arī tādos projektos, kas nekādu naudu man varbūt nesniedz, ja, bet tas gandarījums ir ļoti liels. Tieši tā. Es nevaru vēl vairāk piekrist, kad mēs esam daļa no sabiedrības, un kāda mēs esam, tāda arī veidojās sabiedrība, un ir jāsadarbojas, ir jādarbojas kopā, jāveidojas. Tieši tā. Pastāsti vēl, ar ko Liepāja ir tevi savaldzinājusi, jo visos stāstos, un arī ko mēs gan pirms, gan tagad sarunas laikā pārnājām, ir tā sajūta, ka tev Liepāja ļoti patīk, un kad ir tādi mazie knifiņi, kas tieši Liepājā ir tevi
savaldzinājuši. Kas tev šeit vilina? Man ir vienmēr bijis tā, ka man šeit nav nekādi radinieki. Piemēram, man šeit nav nekādas tādas saiknes, man te nav īsti arī nekādi draugi vai pat pazīstami cilvēki, bet man vienmēr ir gribējies šeit braukt. Vienmēr ir gribējies šeit atrasties, un es šeit jūtu tādu sajūtu, ka pat pēc grūtas dienas es esmu tomēr tā kā mazliet atvaļinājuma pilsētā. Liepājai vienkārši ir tā sajūta, ka tu jūties labāk. Es uz šejieni pārvācoties, man neko citu nevajadzēja, es vienkārši sāku labāk gulēt. Tas liekas tāds, varbūt kādam tāds sīkums, ja labāk gulēt, varbūt vajadzēja tā kā citādāk dzīvot iepriekš. Bet priekš manis, es Rīgā gulēju 4 stundas apmēram pa nakti, kas man bija standarts, un tāpēc, ka man vienkārši nenāca miegs, es nevarēju tur pagulēt. Šeit es varu normāli izgulēties, tas ir vienkārši tāds, manuprāt, ļoti labs iemesls, kāpēc kaut kur palikt. Bet, protams, tas nav tā kā, tas, kāpēc es esmu Liepājā. Viena no lietām, kas man ļoti vienmēr krīt prātā, ir tas, ka man ļoti patīk, kā Liepājā mainās gadu laiki. Man ļoti patīk šeit ziema, jo, ja ir sniegs, tad te ir tāda sajūta, ka ir pasaku pilsēta. Un tā kā šeit ir mazi cilvēki, es vienkārši izēju uz ielas, un tā turisma sezona nav, un ir tikai tie vietējie, un viss izskatās tik skaists un tik foršs. Vienkārši nevar beigt pastaigāties. Pirksti jau sen atsaluši, bet mājās iet varbūt negribās. Un arī tas, ka pavasaris sāks ātrāk, rudens šķiet ilgāks un tāds patīkamāks. Un vasarā Liepājā tā kā ir vējš. Man nepatīk vasara, kas nozīmē, ka man nepatīk sasvīst, man nepatīk tur tas viss karstums, man nepatīk, ka man tur cep saule. Un tad ir tas Liepājas vējš, kurš man vienmēr sniedz to tā kā atbrīvojumu no tā lielā karstuma, jo Rīgā, tur ir tas vienkārši visu laiku liekas, ka tu vāries. Jo visi tie laukumiņi uzkarstušie, visas tās sajūtas, un Liepājā nekā no tā nav. Un tad Liepājā ir tā ideālā kombinācija, kas apvieno to, ka ir liela pilsēta, kurā man nepietrūkst nekas no Rīgas, bet vienlaicīgi es esmu tikusi vaļā no tās liekās visas tur kņadas un skaņām un gaismām un visa, kas man traucēja. Tā kā, es absolūti nesūdzos par Liepāju, labprāt šeit esmu, labprāt šeit palieku, tā kā, redzēsim, kāda būs nākotne šeit. Šī iespējams ir perfektākā reklāma Liepājai, ko esmu dzirdējusi. Bet es pilnīgi piekrītu, burtiski katrai lietai, un tas ir tik jauks, interesants veids, kā uz to visu paskatīties, ka tiešām tā arī ir. Bet lielie, smagie jautājumi ir garām, un tagad mēs iepazīsim tevi vēl nedaudz tuvāk un ar jautājumu speedround, un mēs uzzināsim nedaudz vairāk par tevi, kaut kādas maziņas niansītes, kas mums palīdzēs iepazīt tevi vairāk kā cilvēku un kā profesionāli. Tātad, ja tev būtu superspējas, tad kādas tās būtu? Es noteikti gribētu būt neredzama. Kādas digitālās prasmes tu ieteiktu apgūt ikvienam? Kā izmantot drošas pārbaudītas informācijas avotus. Rakstīt īziņu vai pazvanīt? Īziņu. Mīļākā nedēļas diena? Pirmdiena. Labākā produktivitāte no rīta vai vakarā? Naktī. Aiziet. Meditācija, pastaiga vai izgulēties? Pastaiga. Liepājā viss sanāk. Suņi vai kaķi? Kaķi noteikti. Mac vai Windows? Windows. iOS vai Android? Androids. Kur ir tālākā vai interesantākā vieta, kur esi bijusi? Es pieņemu, ka šeit var bišķiņu izpausties. Tieši tā. Mans sliktākais ceļojums dzīvē, tādā ziņā, ka man nepatika nekas, kad es tur biju uz vietas, bet es vienkārši nepārtraukti ilgojos pēc Romas. Es absolūti neizbaudīju to ceļojumu. Bija skaisti, bija silti, bet man likās, bāc, es gribu mājās. Un tagad, kad es atbraucu mājās, es visu laiku gribu atpakaļ uz Romu. Tas vienkārši ir tāds, kaut kāds pilnīgs paradoks, kurus nevar izskaidrot, bet tā tas ir. Ok. Lasīt papīra formātā vai datorā? Papīrā. Ko darīt lietainā dienā? Cept maizi. Mīļākais priekšmets, kad gāja skolā? Šis ļoti grūts jautājums. Politika. Aiziet. Ok, tu izturēji to. Man liekas, ka mums jāpagarina jautājumi, jo īstenībā ļoti interesanti iepazīt cilvēku no tādiem, pa tādiem maziem puzles gabaliņiem. Bet paldies tev tiešām par šo sarunu.
Man bija tiešām interesanti ieskatīties sistēma analītiķa profesijā, jo tas ir vienmēr kaut kas tāds, ko es esmu saskatījis, ko tie cilvēki saprot, ko viņi dara. Tā kā bet neviens nesaprot, ko viņi dara. Tieši tā, brīžiem tiešām tā arī liekas. Tāpēc paldies par ieskatu. Un tiekamies Liepājā, tiekamies Liepājas muzejā, jaukajās kafejnīcās un mīlīgajās ielās. Jā, tieši tā. Paldies tev arī par sarunu. Jā, arī tu vēlēs pastāstīt par savu digitālo profesiju, raksti mums uz team@digipelv. Seko Atkodēji IT podkastam populārākajās podcastu platformās, kā arī YouTube un Facebook. Tiekamies jau pēc 2 nedēļām. Čau!